Pēdējās pāris dienas Cēsu skateparkā noris sen neredzēta rosība. Šoreiz daļa parka apmeklētāji savu ierasto arsenālu skrituļus līdz skateboardus un velosipēdus nomainīja pret flekšiem, urbmašīnām un figūru zāģiem, lai kopīgiem spēkiem atjaunot nolietotās skateparka konstrukcijas un pat izveidot dažas jaunas. Saulainajā otrdienas vakarā skateparks ir jauniešu pilns. Kaut daļa atnākusi sportot, daļa vienkārši pavērot notiekošo, darbīgu roku šoreiz netrūkst, norāda Telkas idejas autors un Telkas organizators Kristaps Lejiņš. Kā tev liekas, vai jau tautsnieki ir gana daudz šodien ieradušies? Tā, paskatāmies. Nu jā, sen esmu skateparkā tik daudz cilvēks redzējis. Un kā tev liekas, cik reāli viņiem, cik ir tie, kur pieliks roku konstrukciju atjaunošanai, cik tādi, kur varbūt atnāk vienkārši paskatīties, pabraukāt? Vecākie puiši visi, kas atnākuši, tie arī pieliks roku, jau ir sākuši jau skrūvēt, lēnām kaut kas top, zāģē, plāksnes, tā kā viss notiek, un jaunākie mācas no saviem priekšgājējiem. Jaunākās no parka konstrukcijām aktīvi izmantotas vairāk kā 5 gadus. Turklāt zinām kaitējumu nodarījusi jauniešu pašdarbība, patvaļīga konstrukciju pārvietošana un pārveidošana. Bija konstrukcija, kur bija izdumalēta, izjaukta un tagad viņa tiks atjaunota. Un kā arī uztaisīt jaunas 2 kikers, kas ir kā tramplīni un slidebox. Cerība ir skateparkā uztaisīt jaunu konstrukciju, kas būtu ļoti interesanti. Es domāju, plašāk kā Cēsu skateriem, kur brauktu, teiksim, arī no kaimiņu pilsētām skaitot, un jau līdz 1. septembrim, ja paveiksies, mēs to īstenosim. Arī paši parka apmeklētāji atzīst, ka pašlaik konstrukcijas ir bēdīgā stāvoklī, tāpēc steidzam nepieciešams to remonts. Tomēr ir prieks braukāt pa jaunām konstrukcijām, un tomēr viņas būs labākas nekā šīs vecās. Un, tā. Ļoti gaidīju visu to brīdi, kad varēs atkal taisīt visu tā kā rampas, un ļoti gaidīju. Tev liekas, skateparks bija pirms tam sliktā stāvoklī? Jā, tikai vienīgā labā rampa, kuras varēja normāli tā kā, veikt, tas bija flybox, un tagad es ceru, ka būs viss labi. Telka organizēta sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, par to vienojoties speciāli skateparka sakopšanai un attīstībai veltītā diskusijā, kurā domas pārstāvi norādīja, ka jauniešiem pašiem jāuzņemas iniciatīvu un ar savām idejām jāvēršas pašvaldībā, jo tikai sadarbojoties var notikt virzību uz priekšu. Ja veiksmīgā sadarbība turpināsies, jau nākamajā gadā iespējama pilnīga skateparka atjaunošana, kas noteikti iedvesīs jaunu elpu Cēsu sporta dzīvē.